Pirms tam padalījāmies par to, kā mēs nonācām pie saviem sapņiem, abas divas. Jā, vispār es esmu Katrīna Grebe, holistisks ķermeņa praktiķis. Patiesībā es nodarbojos ar dažādām lietām, bet šodien vairāk par Indiju. Un sapnis par Indiju priekš manis nāca ļoti ilgi. Un, kā jau šeit minēts, tie ir 10 gadi, nu, plus mīnus vidēji. Jo pirms 10 gadiem apmēram es iepazinu tuvāk jogu un dažādas garīgas prakses. Un tad man sāka likties, ka ļoti interesanti, kā tas ir tur. Dažādas grāmatas es lasīju, skatījos visu kaut ko, cik nu tas bija pieejams internetā. Un tad jau likās, nu, ka jā, es gribu, bet tad bija mazi bērni. Tad bija daudz tādas citas lietas, citi darbi, un kaut kā Indija, nu tā, tikai sapņa līmenī turējās. Un tad bija vairāk vēl citu notikumu pa šiem gadiem, bet viens tāds ļoti, ļoti, ļoti notikums bija arī Sarmīta, kas ir šeit, Mandala, tāpēc es piesēdos viņai priekšā, kur patiesībā man ļoti atnāca atkal tāda sirds atklāsme, ka es tiešām gribu uz Indiju tagad, kaut kad tuvākajā laikā, kad ir atkal jāatgriežas pie tā sapņa, ka tiešām es vēlos. Un tad, jā, protams, arī šajā vasarā bija vēl šāda tāda notikuma, kur atbrauc vienkārši viena pazīstama meitene, un viņa man sāk stāstīt par Indiju. Es saku, es taču nemaz nezināju, ka tu tur esi bijusi, un viņa pastāst par tādām vietām, nu, kuras man ir arī jau tā kā likās jau, ka manā sirdī es viņas pazīstu. Un kaut kā viss lēnā garā likās, un arī tas moments, kad saprast, kā braukt, ar ko braukt, Adrija ir pievienojusies, jā, ka tas brīdis arī bija tāds, es sapratu, es negribu lielu grupu. Nē, es nevēlos. Un tad es domāju, nu, kas tad varētu būt tas cilvēks, ar ko es varētu braukt? Es īsti nevienu tādu nezinu. Un tad es tā kā domāju, es braukšu viena uz Indiju. Bet mans vīrs, viņš teica, nē, šis neiet cauri. Meklē kādu, ar ko tu brauksi. Un patiesībā pirmais cilvēks, ko es atradu internetā, bija Adrija. Tā kā, jā, es ļoti, ļoti iesaku tiešām atrast to savu cilvēku, jo Indija nav turisma galam mērķis. Nu, tāds priekš manis, jā, jo es tiešām tikai dalos ar savu subjektīvo pieredzi. Un tālāk esam. Es minēju, kāpēc tad Indija vispār, un kāpēc tiešām es viņu izvēlējos, jo Indija patiesībā priekš manis nav ceļojums, bet Indija bija pieredze, kurā kaut kādā ziņā satricina cilvēku un pēc tam spēja sakārtot. Tas bija tā manā redzējumā, un ko es arī ļoti uzskatām ievēroju šajā laikā, kad es biju tur. Tas ir tāda arī, man liekas, kad ļoti lieliska prakse, varbūt varētu pat teikt, ka tur, kur mēs virzam savu fokusu, tur ir mūsu uzmanība. Jo Indijā patiesībā ir tiešām viss, un tas nav tikai stereotips, ja, ka tur ir netīrs un kad ir dažādas smaržas, bet patiesībā tur ir tiešām arī tas. Un tad es priekš sevis sapratu, ka tur, kur to, ko es vēlos sajust un pieredzēt, to es patiesi arī pieredzu. Jo ļoti bieži cilvēki, vismaz es cik redzējis dažādas video un visu, ka tikai tā netīrība, tikai viss neglītais, tikai slimības, tikai viss sliktais, tad arī skaidrs, ka mēs tikai to arī piedzīvojam. Ja, un man, kad arī es veidoju patiesībā šo prezentāciju, ja, man tad bija jāatrod speciāli savās bildēs, jāatrod tiešām kāda bilde, kur ir tiešām liela netīrība. Jo es kaut kā tiešām nevirzījos uz to, nefotografēju, nu, jo man nevilka tur iet, ja, tā kā mana kaut kāda sajūta. Un, jā, arī pirmais iespējas varbūt sākumā tiešām likās, ka ir kaut kādi aromāti, varbūt ne tādi, ne tik pierasti, bet atkal kaut kāda cita daļa vai kāds cits brīdis lika tiešām izkust pieņemšanā. Jā, ir sajust, kad Indijā ir ļoti daudz citas vērtības. Un varbūt arī sākumā prātam tas bija liels šoks, jā, kad ir tās lielās tās dažādības tik ļoti. Um,
Un jā, par dažādām gan ēdieniem, gan ūdeni patiesībā, kā sākumā no tām krāsām un no tā visa, kas ir tik ļoti pieejams visur uz ielām un visur liekas, wow, nu šito gribās, un šito gribās, un šito gribās, un gribās visu pamēģināt, tas viss izskatās tik ļoti, bet tomēr kaut kā, kad tu sāc tā kā saprast, tiešām es gribu tagad. Nu, nē, kaut kas tā kā attur, ka tomēr ir tāda gudrība un sapratne, ka tu saproti, nu, protams, arī, kad ir cilvēki, kas tev pasaka, ja, kad, nu, vai tev to vajag, ja, vai tev tiešām to vajag. Un te es atkal varu atgādināt, ka ir vērtīgi sākumā pirmajās reizēs braukt uz tādos ceļos, braukt kopā ar kādu, kurš tev pastāsta, kur iet, tev ir drošības sajūta, ja, ka tu nesaindēsies. Protams, nav garantija nevienam, bet tomēr tev ir tāda arī zināšana, ja, kad tu saproti, kad bieži vien varbūt tiem cilvēciņiem rokas nav mazgātas, ja, vai atkal, nu, kad ir kaut kādas baktērijas vai kas, un esi atbildīgs par sevi, par savu ķermeni, uzņemies atbildību. Tas arī bija priekš manis ļoti liela vērtība iemācīties atkal parūpēties par sevi, ja, kad es notīru savas rokas. Zinu, ka es atceros, kad es nemazgāju zobus ar krānu ūdeni, ja, bet kad es mazgāju ar ūdeni no pudeles, ja, piemēram, un tā piefiksēt, atkal atnākt atpakaļ pie sevis. Mm. Jā, par robežām un naudu. Šī arī tāda atklāsme man atnāca, ka patiesībā, nu, Indijā, lai, nu, ir ļoti daudz cilvēku, kas ir nabadzīgi, un, un savā ziņā, nu, tāda iekšējā līdzjūtība atnāk vienā brīdī, nu, kad ir ļoti daudz bērnu, kur ir slimi, kuriem nav, nu, kur ir vai arī kuri tiek patiesībā izmantoti, ja? Un kā naudas iegūšanas objekti savā ziņā, ja? Ka viņi tiek sazāļoti vai nu, visādi. Un tad priekš sevis es tikai jau kaut kad vēlāk sapratu, ka Indijā līdzjūtība nevar būt bez robežām. Jo, ja tu iedosi vienam kādam mazam bērniņam naudiņu vai no viņa tu esi nopircis kaut ko, tad tev būs jau vesels bars līdzi, kas tev skries, kurš no tevis prasīs naudu. Protams, tas nav par to stāsts, ka tu nevari to nopirkt, tu nevari iedot, bet kad tomēr ir jāsaprot kaut kādas robežas, kad tu nevari kļūt par devēju visiem, jo mēs nevaram palīdzēt visiem. Un tā kā, jā, kad līdzjūtība ir lieliska prasme, bet arī lieliska prasme ir robežas. Un tādā ziņā Indija tiešām to māca. Un par sievietēm Indijā. Jo, jā, mēs esam šeit tiešām daudz sievietes, un arī dāmas, kas patiesībā man vairāk sievietes pieteicās, kas grib arī noklausīties ierakstu. Un kāda tas ir būt sievietē Indijā? Jo sākumā, jā, kā es minēju, ka es gribēju tiešām braukt viena. Un tad, kad es tur biju, un tad, kad es biju tur kopā arī ar Adriju, es biju patiesībā laimīga, ka es sapratu, ka sieviete Indijā nav tik droši. Bet arī tas, ka tas prasa laiku, jo sākumā tu esi diezgan tāds lidojošs, jā, pa visurienu tu kaut kas tur redzi, kaut ko ir krāsas, novērst uzmanību no visa ir. Un tad ir daudz indiešu, kuri, kā arī šajās bildēs, ir redzams, ka viņi grib fotografēties, jo mēs bijām gaišādainas un kaut kāds citādāks tomēr. Un tad ir viss tas muģeklis un viss uzmanība tiek novērsta, un, protams, viss kaut kas var notikt, jā, un tad, bet arī, ko arī Indija ir iemācījusi priekš manis, kad nebūt bailīgai un baidīties no visa, bet būt uzmanīgākai. Ka tā kā atkal nonākt savā centrā un saprast patiesībā, ok, jā, es esmu tagad šeit, apkārt ir daudz cilvēki,
bet es varu būt šeit, savā centrā, un nevis kaut kur visur, un būt, lidot un darīt visu, un vienam dot naudu, un vienam skriet, un ar visiem fotografēties. Un arī novilkt atkal robežas, ja, kad, ja cilvēki prasa ar tevi fotografēties, jo viņi tiešām daudz prasa, ne tikai sievietes. To es paņēmu no drīz iemācījos, kad pateikt vīriešiem nē, kad fotografēties ar sievietēm un bērniem. Un, nu, kad pateikt nē, jā, tas ir arī, manuprāt, ļoti liela prasme, ko varbūt iepriekš es patiesībā netik labi spēju, un Indija to iedod. Jā. Jā, par kontroli. Tas ir arī tāda liela lieta, ko Indija dod. Indija, tad, kad gribās kontrolēt, gribās izdomāt, brauksim tikos un tikos, darīsim to un to, būs tā un tā. Nekas no tā neizdodas. Protams, ir kaut kāda struktūra, bet diezgan daudz kas notiek pilnīgi savādāk. Un, uh, Un tad, kad tu spēj palaist to sajūtu, ok, tagad ir tā, vai būs pilnīgi citādāk, un viss arī notiek. Un tās vietas ir iespējams vēl skaistākas. Mēs nokļūstam vēl kādā skaistākā vai tieši no sirds skaistākā vietā. Ja? Un, tā kā, jā, tā ir arī liela vērtība. Un ticība, par ticību Indijā, ka patiesībā tas nav tikai templī. Jo, manuprāt, ļoti daudziem ir tāda nu, uztvere vai doma vai ideja, kad ir redzēts, ka ticība ir tempļos, mēs dodamies daudz dažādiem tempļiem, bet nē, ticība Indijā ir patiesībā viss ir svēts. Ja, kad uz ielas ir daudz šie mazās tādas vietas, kur cilvēki iet pielūdz savas ticības. Kad nevajag būt konkrētai, kā piemēram mums jā, ļoti ir redzams, kad ir baznīca un tikai tur mēs ejam un pielūdzam kādu no dieviem, bet Indijā tas ir visur. Tas, man liekas, ir priekš manis arī tas iedeva daudz atbildes, ka, lai ticētu, tev nevajag kaut kur doties, vai tev nevajag kaut ko konkrētu, kādu konkrētu lietu vai vietu vai kaut ko, bet tu vari to darīt jebkur. Un, jā, tā kā šeit ir arī bilde no Varanasi, ne vairākas bildes šeit ir no Varanasi, kur, jā, patiesībā par ko ir ļoti grūti laikam izstāstīt, un ir redzēti daudz visādi varbūt video vai stāsti arī par kur tiek cilvēki, kur cilvēku dvēseles aiziet un cilvēki aiziet, bet, jā, šajā reizē es laikam par to stāstīt nē, bet, jo to ir grūti izstāstīt. Un tas arī bija, tā bija tā vieta patiesībā, kur kaut kas manā prātā arī uzsprāga. Tā burtiski sakot, ja, ka man likās, ka tas ir kaut kas nereāls, kaut kas prātam neaptverams, bet iekšēji ļoti saprotams. Un tāpēc laikam tas ir tikai jāpiedzīvo. Jā, un kas ir vēl Indijas lielākā vērtība, ir cilvēki. Cilvēki, jo cilvēkos ir tāda tiešām dziļa, dziļa mīlestība, dziļa pieņemšana, interese, ka patiesi par tevi interesējās un ka viņi tev vēlas palīdzēt, viņi vēlas par tevi parūpēties un dot to labāko, ko viņi var iedot. Un tas laikam bija tiešām tāds arī. Tas, kas man ļoti uzrunāja, ka Latvijā mēs esam pilnīgi citādāki. Un tad, kad mēs esam kādā vietā, iespējams, tas ir daļa saules vai arī daļa ticības, varbūt, ka tas ir tas, kas tiešām pievelk. Un laikam arī tāpēc es noteikti arī tur vēl atgriezīšos. um, Tā, un jā, nu, protams, ir tādas dvēseliskas tiešām vietas, kur daudzās vietās man pat nav bildes vai kaut kas tāds, bet ir vienkārši tas mirklis, kur tiešām palēnināties, būt, kur apstājās laiks.
Un tas ir tiešām tas, kas arī ir Indijas lielā vērtība. Ka ir kaut kādas vietas, kur tiešām ir jāstāv daudz, daudz stundas rindās. Piemēram, šī te vieta, kur es esmu bildē, ir zelta templis. Tā bija tā vieta, ko es sapratu, ka tā ir tiešām tā vieta, kur es ļoti vēlos nokļūt. Kādreiz, nu, kaut kā viss tiešām tā salikās, ka mēs arī tur bijām. Un, jā, ka tiešām tas ir, nu, tā dziļi, dziļi sirdī palicis. Nu tā, jā, kā es tieši pie tā arī es nonācu, kad Indija patiesi paliek sirdī. Un varbūt ne tik daudz vārdos, ne tik daudz bildēs, bet sirdī. Un noteikti es tur atgriezīšos. Tā kā, jā, no manis šodien tāds stāsts. Un priecāšos dzirdēt arī Kristīnu tavu par Baliju. Un varbūt, ja jums ir kāds jautājums, ja jūs varat uzdot. Man ir jautājums, kā visu šo piedzīvojot, kā tu ienesīsi to Indiju savā dzīvē tālāk? Tā kā kas varbūt būs savādāk tavā dzīvē pēc šī? Jā, nu, zini, tas laikam ir par to, ka tas ļoti nosēdies jau šeit, ķermenī un manī, ka tiešām tas ir manī. Tad ir praktiskākas lietas noteikti. Ir viss garšvielas un garšas un ēdieni. Man arī iepriekš tas viss garšoja ļoti. Bet tagad es vēl jau vairāk gribu kaut ko mājās gatavot. Un kaut kā arī mani bērni tomēr to pieņem, kā izrādās. Ka visiem garšo. Un, nu, jā, laikam tā ir arī patiesībā par cilvēcību. Stāsts ir par cilvēcību, kad paņem to, kādi viņi ir, ja, kad Indijā ir arī, nu, ir tiešām viss, ja, ir viss. Ir stress, ir skaļums, ir tempļos, ir nenormāls skaļums, tur ir daudz cilvēku dažādos, ja, kas ir lieli tiešām, vai kaut kādās turistiskās vietās, bet tomēr ir miers. Un tā, laikam, ir nu, tāda tiešām vērtība, ko es ieraudzīju, ka, lai arī apkārt notiek muģekļi, skriešana, tuk-tuka pīpina, jā, viss ir skaļi, bet tomēr ir miers. Un tas, man liekas, ir tas, ko es ļoti paņemu priekš sevis. Un tā. Jā, varbūt ir kādam jautājums uzrakstīt kaut ko, kas nosēdās jūsos par Indiju. Ja vēl nē, tad, protams, būs vēl iespēja pēc balī daļas arī dalīties. Un es gribēju arī pieminēt to, ka pēc pašās beigās mēs izlozēsim divus cilvēkus, kuri laimēs no mums kaut ko foršu, kaut ko tiešām vērtīgu. Tā kā noteikti tie tās, kas var palieciet līdz beigām. Bet jā, paldies tev liels, Katrīna. Gan jau mēs sagaidīsim varbūt kaut kādu atklāsmu, kaut kādu jautājumu, jāļauj cilvēkiem nosēsties, vai ne? Paldies jums! Agata, tu gribēji kaut ko teikt? Jā, es gribēju teikt, man bija jautājumi, bet viņi kaut kur tagad pazuda starp visu šo informāciju. Un arī mans sapnis ir izbraukt uz Indiju, bet viņš tā kā bija vienu brīdi ļoti aktuāli, bet tagad kaut kā nolikās maliņā. Un tad, jā, šis tā atgādināja kaut ko. Super. Jā, tā ir. Man liekas, ka tam ir visam atnāk tiešām tas īstais laiks, kad mēs esam gatavi visās, tā kā savos visos līmeņos, visā mēs esam gatavi, un tad tas notiek. Jā, jo droši vien tā valsts un tās valsts enerģija, viņa kļūst aktuāla kaut kādā brīdī, vai ne? Kāpēc tev tieši tagad vajag uz to Indiju aizbraukt, vai ne? Jo iespējams tagad tev tieši konkrēti tagad to nevajag, bet tev vajadzēs varbūt pēc gada vai pēc 5, piemēram. Jā.
Un es gribēju teikt, ka tas tik interesanti, ka tieši tev 10 gadus vajadzēja, kad reāli līdz tā Indijai, kad kāds tas ceļš ir, nu, tā kā, jā, un cik mēs esam gatavi tam vispārībā. Jā, jo man dēlam 10 gadi palika, un tieši, kad kaut kādi paši pirmie mēneši dēlam bija sapratu, ka es gribu jogu. Un tad arī tiešām tas sākās. Tāpēc es arī domāju, nu, kad tas bija. Un jā, tas bija tad, kad man dēls piedzima. Ļoti interesanti, jā. Kaut kā. Un kad tiešām tāds tā kā pilnīgi cikls, jā, 10 gadu cikls. Bet vēl kas no tā no manis, es ticu, kad kaut kādas tās vietas, kas mūs aicina, viņas ir mūsu atmiņā. Nu, vismaz es to tā ļoti sajūtu Indijā, kad tā noteikti nav pirmā reize, kad man dvēsele tur ir bijusi. Un kaut kā, protams, kad es tam ticu, ja, kad dvēselē ir šīs vairākas dzīves un vietas, un jā, kad iespējams tam arī ir kaut kāda liela nozīme. Tāpēc arī tieši tur vai kaut kur citur mūs ļoti aicina. Nu tā, paldies jums! Paldies! Un noteikti, ja rodās vēl kāds jautājums par Indiju, droši rakstiet, pēc tam Katrīna viņam atbildēs. Jā, protams. Jā. Tu vari tagad stop sharing? Es mēģinu tūlīt. Jā. Yes. Nu ko? Tā. Jā, ok. Es nebiju paredzējis tik daudz tehniskas problēmas, bet jā, nu ko, tagad pieslēgsimies Balī sajūtai. Jā, šis te Balī sapnis, kā es minēju, bija ļoti, ļoti ilgi priekš manis, un es beidzot arī piepildīju savu sapni, nonācu šajā vietā, kas man likās, ka mani sauca, ne tikai šī te daba, bet arī viss tas, ko tur var dabūt no šīs te vietas. Un patiešām es ticu, ka tas ceļš katram ir savs un katram ir savā brīdī jābrauc, jo katrā mirklī tu vari dabūt kaut ko, kas tev ir tieši tajā brīdī vajadzīgs. Un man tas bija vajadzīgs tieši šogad, jo, piemēram, pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā es arī ļoti, ļoti gribēju, bet vienkārši nebija īstais brīdis, bija citi notikumi dzīvē, un tā vēlme nekad nepazūd. Līdz ar to es arī saprotu, ka tās vēlmes, ja viņas mums nepazūd, tad viņas vienkārši gaida to brīdi, kad realizēties, kad piepildīties. Un, protams, ir dažas vēlmes, kas man šķiet, kas negaida, kas vienkārši aiziet projām pie kāda cita. Bet varbūt šī vēlme bija saistīta tieši ar šo te vietu, ka vieta tomēr ir kaut kāda vieta, kas velk tieši tevi uz turieni kaut kādu iemeslu dēļ, un es sapratu, kāpēc man bija jābūt šeit šogad. Jā. Par mani sauc Kristīna Treja, tie, kas vēl nezin. Es vispār esmu radījis transformējušu spēli. Es esmu energoterapeits šobrīd, un man vienmēr arī ir interesējis tāda cilvēka dziļums, tāda pasaule, kurā vienmēr ir šis te nākamais līmenis, ka tu atklāji par sevi kaut ko, un ir tik interesanti uzzināt, kas tad vēl tur tālāk ir. Un es teiktu, ka sevi varētu nosaukt tiešām par tādu mūžīgo meklētāju, bet tādā labā nozīmē, ka nu jau pēdējos gadus es cenšos arī sazamēt to, ko es meklēju, ne tikai meklēt, bet arī materializēt to visu savā dzīvē, tajā ceļā, kurā es meklēju, kas arī ļoti svarīgi, man liekas. Un es īstenībā tikai laikam, man liekas, šogad es sapratu, ka es ceļojumus redzu patiesībā kā tādu tiešām tādu transformējošu pieredzi, kurai noteikti jāpamēģina katram, ka nevis aizbraukt kā turistam uz kaut kurieni, bet patiešām aizbraukt ar nodomu, ka tu gribi sevī kaut ko, piemēram, ieraudzīt, vai tu gribi kā tādu eksperimentu saprast, kā tas ir, ka tu esi viens pats pilnīgi citā kontinentā, otrā pasaules malā, kā tu vispār skaties uz sevi un savu dzīvi un kas mainās iekšēji tevī.
Jo es patiesībā arī esmu reflektors, un es nezinu, tie, kas zina human design, tie zina, ka reflektoriem ļoti svarīgi arī ir tā vide, un kad tas reflektors mainās arī no tās vides, kurā es esmu, un tāpēc man īpaši ir svarīgi pamainīt to vidi, lai es arī redzētu, kā es mainos pati tajā procesā. Nu, un, protams, mans tāds uzstādījums ir, ka es ticu, ka izaugsme nekad nebeidzas, bet tāpat laikā mēs jau esam pilnīgi jau šobrīd, jau šodien, un ka mums nevajag arī meklēt vienmēr kaut ko, kur kaut ko aizpildīt, kaut ko atrast, kaut ko, kā saka, mums jau ir šis brīdis, kas ir tik bagātīgs ar to, ka mēs šeit šobrīd esam un ka mums vispār ir šī iespēja šeit būt, un ar to jau ļoti pietiek. Jā. Mans ceļš līdz Balī. Es jau minēju sākumā, bet nebija ieraksts, vienkārši ātri pateikšu vēl dažos teikumos, ka mans ceļš līdz Balī bija tāds pārbaudījuma pilns arī ar jautājumiem, vai man tiešām to vajag, ko es iegūšu, es taču varu aizbraukt kaut kur lētāk. Bija visi šie te jautājumi, patiesībā tādi, es visu laiku sevi pārbaudīju, vai man tiešām to vajag un ko es tur iegūšu. Un es centos, tas prāts cenšas pieslēgties visu laiku un grib pārliecināties, vai tas ir tiešām tas, kas tev ir vajadzīgs. Jo sirds tad saka, jā, bet prātam vajag kaut kāds pierādījums, kāpēc tev tur vajag aizbraukt. Lai gan tu īsti, ja godīgi, tu īsti nemaz nezini līdz galam, kāpēc tev tur vajag būt, jo tu neesi nekad bijis tādā vietā. Jā. Un katrā gadījumā, katru reizi pajautājot sev šo te jautājumu, tu saproti, ka tu nonāc pie dziļāka apstiprinājuma, kāpēc. Tā kā tās ceļš līdz tai vēlme piepildīšanai ir tiešām tāds tests par visu tavu dzīvi pa lielam, kāpēc tev to vajag. Un jā, es arī minēju, man liekas, sākumā, ka Balī ir tiešām kā spogulis un ka ne visi tam ir gatavi. Tādā ziņā, ka Balī, teiksim, tāpat kā Indijai, man liekas, arī ļoti tur tā līdzīga sajūta, ka mēs tiešām, mūs testē tā valsts, mūs testē ar to pašu netīrību, piemēram, Balī ļoti testē ar kukaiņiem, Balī ļoti testē ar vispār tādu nekomfortu, lai gan tur ir ļoti daudz arī villas un tā tālāk, bet arī pat tajās villās skaistajās, arī tur mēdz ielīst kāda ķirzaka vai kas man arī gadījās vairākas reizes, kas arī bija kā tāds pārbaudījums. Jo man, piemēram, tie kukaiņi un visi tie lielie kukaiņi, man tas ir tāds ļoti tāds paliek grūti, bet tur es arī es notestēju, it sevišķi bija interesanti pēdējā nakts Balī, tieši pēdējā naktī manā istabā bija ķirzaka aiz aizkariem tāda palielāka, un es tajā brīdī vienkārši sapratu, es tagad vai nu pilnībā atlaidīšu to, ka man ir ķirzaka, vai arī es vienkārši visu nakti negulēšu un stresošu, ka viņa tur var aizrāpot pie manas zem sagas, jā, kas nav patiesība. Un tas pat pēdējā naktī man Balī pārbaudīja, vai kā es esmu izturējusi visu šo testu. Un es beigās es pamodos no rīta, un tā ķirzaka vienkārši tā skaļi ieķiķinājās, kā es nemāku attēlot to ķirzakas skaņu, bet tā skaņa bija interesanta, ka viņi tā kā pasmējās par mani, man bija tāds, skaidrs, Balī, Balī vienmēr pārbaudīs tevi un arī īstenībā parādīs tavus vājos punktus. Jā. Ok. Un pirmā mācība patiesībā, es sadalīju mācībās, lai būtu tā kā vieglāk. Pirmā mācība man bija pateicība, protams. Es arī nevaru izstāstīt to sajūtu, jo liekas, mēs visi zinām, ko nozīmē, esi pateicīgs par visu, kas tev ir. Es ar šo sajūtu uz Balī braucu ar ļoti īpašu sajūtu, ka piepildās mans sapnis, un es arī negribu raudāt tagad, bet jā, tā sajūta bija ļoti īpaša, un likās, ka tur arī ir kaut kas vairāk par to vien, ka es aizbraucu uz šo valsti. Un pirmās nedēļas dzīvojot tur, bija tiešām tāda sajūta, kad es eju pa ielu,
Un man liekas, ka man bija brīži, ka man katru dienu bija sajūta, ka man tek asaras vienkārši ejot pa ielu. Un bieži vien tie brīži bija tādi nesaprotami, tā kā, kas ar mani notiek. Kas ar mani notiek? Un kad tā balī, viņa var vaļā to tavu sirdi, tāda sajūta, ka tu vienkārši tur vari būt, un tu vienkārši jūti visu tik ļoti pastiprināti, tās enerģijas, to sajūtu. Un, un tie satiktie cilvēki arī parāda, ko nozīmē tiešām, kā tas var būt, ka viņiem ir tik daudz mazāk, kā man ir, un ka viņi tiešām ir pateicīgi par to, kas viņiem ir, un ka viņi spēj būt, ka viņi parāda ar savu to attieksmi pret tevi, pret cilvēkiem, ka tu no viņiem kaut ko nopērc, un viņi ir tik šausmīgi pateicīgi, ka viņiem iedod to naudiņu vairāk, un viņi vispār paskatās uz tevi ar tādām asarainām acīm. Un tajos brīžos tu vienkārši saproti, ka tas ir kaut kas neticams, ko Latvijā varbūt Eiropas valstis esot šajā te patērēšanā, ka viņas īsti nesaprot šo te visu. Un, ko es gribēju vēl teikt par to, ka bija dažādas situācijas, kur mēs tiešām arī pašā ceļojuma sākumā mēs iepazinām tiešām ļoti, ļoti foršus cilvēkus. Piemēram, mums bija mūsu personīgais šoferis sākumā, kurš, protams, tas ir viņam arī biznes un tā tālāk, protams, viņš grib arī nopelnīt to naudu, bet tā attieksme, ka viņi grib uzzināt par tevi, ka viņiem ir interese par tevi, no kurienes tu nāc, kas tev patīk, ko tu dari brīvajā laikā. Beigās viņš uzaicināja vispār mūs spēlēt futbolu, ar viņa draugiem svētdienā, tā kā draudzēties reāli. Un arī kaut kādas tādas mazās lietiņas, piemēram, mēs braucam milzīgā sastrēgumā, protams, tajā brīdī, tajā vietā tur nav luksaforu, mašīnas iet šitā te, un tad ir viens vīrietis, kurš vienkārši ir parasts vīrietis, kurš ir vienkārši kā volunteer, tā kā brīvprātīgais, kurš ir izlēmis, es tagad stāvēšu te pa vidu, un es vienkārši palīdzēšu viņiem. Jūs braucat tur, no brīva prāta, viņam par to neko nemaksā. Un tad tas mūsu šoferis piebrauc pie viņa, atver to logu, iedod naudiņu viņam vienkārši tāpat, un tad mēs prasam, kāpēc tu iedev to naudiņu? Un viņš tāds, because I respect his heart. Tā kā, ka tas nav aprēķins, tas nav ne biznes nevienam, ne otram. Tas ir vienkārši because I respect his heart par to, ka viņš dara šo, vienkārši no brīvas sirds. Un tad tu saproti, ka Latvijā iespējams šādā situācijā neviens pat nepaskatītos vai nenoreaģētu. Un tā sirds viņiem patiešām ir liela, un tā sirds enerģija ir milzīga. Un es varētu īstenībā te ļoti, ļoti izplost. Es vienkārši skatos arī, cik mums ir laiks. Bet man tas ceļojums arī bija sadalīts tādās daļās, jo pirmā daļa bija vairāk tā kā, mēs bijām kopā ar savu draugu, mēs tur ceļojām vairāk, tad viņi aizbrauca mājās, tad es paliku viena pati. Tad bija retrīts, kurās piedalījos tāds garīgs retrīts, kurā bija viss par un ap apzināšanos, pateicību un visu pārējo. Mēs gājām lūgties uz konkrētām vietām, svētajām. Un tā pateicības enerģija, viņa jau pie manis jau pašā sākumā jau bija iegājusi, un tad jau šajā posmā, kur jau bija šis retrīts, kur jūs redzat tagad šeit ir, piemēram, Lakšmī dieviete, kurai ir atbild par bagātību, par naudas plūsmu, ka tu aiziet pie viņas un vienkārši lūdz, lai tev ģimenē ir nauda. Un katra dievība atbild par kaut ko savu. Tātad viņiem ļoti, ļoti daudz šeit ziedojumi. Un tas galvenais vienkārši tas, ka tā pateicības enerģija manī ļoti, ļoti iesakņojās, tā ļoti dziļi. Un šī vieta vispār bija ļoti, ļoti, iedomājieties, šī vieta ir 500 gadus veca, un šajā vietā nāk ne tikai turisti, bet paši vietējie nāk uz šo vietu lūgties regulāri. Tātad tā vieta ir uzsūkusies jau ar šo te enerģiju, tu vari to vienkārši just, ka tajā vietā cilvēki vienkārši tikai nāk lūgties. Un tu to vari just vienkārši katrā savā šūnā un gala beigās ieejot šajā visā ceremonijā, kurā mums bija jādod šīs ziedojumi un tā tālāk. Un tas pats pēdējais posms, kurā tu pasakies saviem vecākiem par to, ka viņi ir devuši tev dzīvību.
tu un tas notiek tādā alā, tādā skaistā alā, kuras te nepieliku laikam viņu klāt, bet, jā, un tu vienkārši saproti, ka tu atrodies neticamā vietā, kur daba tev parāda, kad redz, kur ir tā sirds tev, redz, kur ir, kāpēc tu esi vispār uz šīs pasaules, un tā pateicība vienkārši nonāk pilnīgi citā līmenī. Ja es it kā zināju, ko nozīmē pateicība, tad tagad man liekas, ka tikai tagad es saprotu, ko tas nozīmē, un ka es arī to cenšos tagad Latvijā saglabāt šo sajūtu par to, ka būtu pateikties ne tikai par labo, bet pateikties, protams, arī par tām situācijām, kas varbūt nav manā pusē, bet tāpat pateikties par šo mācību, pateikties par visu. Tas ir īstenībā tāda baigā māksla, pateikties par visu, kas notiek tavā dzīvē. Jā. Es varētu turpināt par šo tēmu, bet es domāju, ka jūs domu sapratāt. Tā ir ļoti tāda dziļa tēma, kur patiešām, ka tu nevis pasakies aiz ķeksīšu, jā, es tagad jūtos pateicīgs, bet ka tu tiešām izjūti līdz sirds dziļumiem, ko tas patiesībā nozīmē. Ko tas nozīmē. Jā. Ok. Tā es vienkārši neredzu jūs, tāpēc es cik pa laikam paskatos. Otrā mācība, jā, ļoti sinhrona ar Indiju, tad atlaist kontroli. Arī šajos procesos, kuri man bija, es Balī biju gan šajā te retrītā, gan arī tad, kad beidzās retrīts, es paliku viena pati, pilnībā dzīvojos, nezinot, kas būs tālāk. Un jā, es īstenībā retrīta sākumā, pateicu tādu nodomu, es gribētu, no kā vajadzētu atbrīvoties, es gribētu atbrīvoties no šīs te kontrolas. Un tajā brīdī es tikai nezināju, par ko ir runa. Es vispār, man liekas, es īsti nesaprotu līdz galam, ko nozīmē vārds kontroli, jo tu tikai saproti, ir šie kontrola frīki, kuri visu grib nokontrolēt un izkontrolēt situāciju, tad šeit vienkārši daba parādīja, ko nozīmē kontrole. Kad arī bija šīs spilgtākā situācija, arī šī kontrola vijās viscaur Balī, mēģināt atlaist kontroli. Ir kaut kāds ķirzaka, kaut kāds kukainis, atlaid, vienkārši, kā saka, neņem to personīgi, neņem to uz sevis. Un šis bija tāds spilgtākais moments, šeit es arī esmu ceremonijā un pa lielam šeit arī ir šī Balī mamata, šī sieviete, kas ir baltā tērpusies. Viņa, šī ceremonija bija tieši par to, ka mēs pājam ar visu ķermeni zem šī mazā ūdenskrituma un ļaujam, lai šis augstais, ledainais, īstenībā es teiktu, jā, ledaina augstais ūdens, tā kā nāk pār tevi virsu un aiznes visu projām. Un tur bija tā situācija, kas sākās ar to, ka vienkārši, jā, tad, kad tev galva ir zem ūdens, tu vairāk neko nekontrolē. Tu nevari ievilkt elpu, jo tev gāžās ūdens, un tad sākās tas, ka tev liekas, ka tu nekontrolē, un tu nespēji, tajā situācijā vienkārši atslāpt, jo fiziski tev liekas, ka tev ir nāves draudi, ka tu tūlīt apmēram nomirsi zem tā ūdens. Un tur arī tas process īstenībā patieši liekas no malas tāds skaists, vai ne? Ļoti skaists, īstenībā tas process tāds skarbs likās, jo tiklīdz tu izņem to galvu no ūdens, tā sieviete tev bāž atpakaļ. Un tu nemaz tā vienkārši tā nevari izbraukt šajā situācijā. Tas ir reāli par būšanu šeit un tagad. Un tad bija tā trauksme iesitās, bija tās domas, ja es tagad nomiršu, tad es nomiršu. Un tajā brīdī, kad es to padomāju, tad bija tas mirklis, es nomiršu un viss, un es atlaidu. Un es tajā brīdī, esot zem ūdens, es ļāvu, ja es nomiršu, tad neko, tad es nomiršu skaistā vietā. Un tajā brīdī, kad es atlaidu, tad process jau beidzās. Viņa man uzreiz saka, pagriezies, un tu jau vari tā kā sakarīgi jau elpot tajā brīdī, bet tas bija par to galveno, kad tiešām tajā brīdī tu vairs neko, tev vienkārši daba Balī tev parāda. Tev vienkārši ar ūdeni, ar tādu elementu kā ūdeni, vienkārši parāda, kas vispār notiek tevī iekšā, cik ļoti tu gribi nokontrolēt visu. Un tāpat arī tie dubļi, jā, kad tur vajadzēja sēdēt, piemēram, tajā zālē kaut kādas 15 minūtes, neārtā pozā, visu tu esi dubļains, tev ir arī nedaudz augsti. Tādos brīžos tu vienkārši tiešām tā kā sēdi un tu domā, tas prāts vispār neapstājās. Viņš vienkārši visu laiku
riņķo apkārt un nenomierinās. Un tā ir tā māksla nonākt šeit un tagad. Tu esi šeit, Balī, skaistā vietā, ar tevi notiek tik ļoti skaists process, un tā kā ļaujies tam. Jā, un gala beigās, jā, tas jau ir nākamais, un gala beigās jau vispār bija tā, ka es arī šajā ceremonijā nokritu, jo bija šīs domas, nu, kad beigsies, un tā kontrole nāk visu laiku tāpatās atpakaļ. Un tikai tādos brīžos tu tiešām arī saproti, ka, nu, kas īstenībā, cik ļoti tā kontrole ir tavā dzīvē, cik ļoti gribās visu izkontrolēt rezultātu, visam, kā jānotiek, visam šajā dzīvē. Un jā, un tajā brīdī, kad es padomāju, kaut beigtos ātrāk, es paslīdēju uz slapjiem dēļiem, un es gandrīz uzkritu uz astes kaulu, bet man tā roka palīdzēja, tā kā izsita man plecu tikai, bet, un tad es meditēju caur sāpēm, un tā bija man tāda baigā diena, baigā mācība, kur vispār caur dabu, es caur visiem tiem džungļiem, caur to tiešām tādu Balī, tādu savvaļo dabu, es tiešām ieraudzīju savu iekšējo pasauli. Un tāpēc es pieminu, ka tas ir tik svarīgi patiešām izbaudīt ceļojumu šādā veidā, jo arī tā daba tev var tik daudz ko parādīt patiesībā. Jā, nu lūk, un jo tālāk trešā mācība bija, protams, ļauties nezināmajam. Beidzās arī retrīts, kad, piemēram, šī programma beidzās mums, un tu tālāk īsti nezini, ko darīt, un man nebija nekas ieplānots, es pat nezināju, cik ilgi es palikšu, un tas viss bija tā speciāli. Es speciāli sev pateicu, ka nē, es nezinu, un es ļaušos. Un patiešām notika, es satiku superīgus cilvēkus, es nonācu tādās situācijās, kuras izplānojot, vienkārši nevar notikt. Un tāpēc arī ir tā mācība ļauties tam nezināmajam. Piemēram, šeit arī ir ar vienu man draudzeni no retrīta. Viņai notika nezināmais tāds, ka viņai gan bija jābrauc mājās pēc tā retrīta, bet viņai vesels 3 reizes pārcēlās lidojums. Un beigās viņa aizlidoja 11. Un tas arī bija tāds pārbaudījums, tā kā, kad es skatījos no malas vienkārši to visu situāciju, bet arī ka Balī negrib tevi laist vaļā vēl šobrīd. Balī saka, tev vēl ir jāpaliek, tev vēl ir kaut kas jāierauga. Un arī tā kā ļauties tam, nevis tā kā, nē, man ir jābūt, es nezinu, ko es tagad darīšu, viss plāni ir izjukuši. Tās situācijas ļoti, ļoti tā kā mācīja. Un arī tajā otrajā bildē, piemēram, kaut vai, ka mums gājām pa nezināmu ceļu, un tajā ceļa posmā nebija iespēja izsaukt taksi nekādu, un mēs ejam, un nav, un tad mēs vienkārši saprotam, ieejam pie kāda vietējā, viņu mājās, satikām šo cilvēku, viņš arī izstāstīja daudz interesantas lietas par Balī, ka tur, piemēram, ka viņi, kā saka, viņi māju nepārdod, viņi māju manto nākamajam vīrietim, kas piedzimis ģimenē, un tādas lietas, kuras tu tā kā arī nebūtu tā kā ne internetā atradis, nekur vienkārši tu vienkārši atrodi šo te informāciju, vienkārši atnāk pie tevis, jo notiek tas neparedzamais. Un tāpēc ir tas Balī pats visu izplānos. Balī tev iedos pats visu, ko tev vajag, vienkārši ļauties. Ja, piemēram, tu esi kaut ko ieplānojis, un tad pēkšņi sāk gāzt, tātad tā tam ir jābūt. Tātad varbūt tev ir jāpaliek šeit ilgāk. Un visu laiku šis tāda ļaušanās. Lūk, jā. Un arī šeit, ja es esmu citā pilsētā, jau arī pēc visām šīm te iekšējiem procesiem, es ļoti man sakārojās šī sajūta, ka es gribu to ūdens klātbūtni, to okeānu klātbūtni, kas man ļoti svarīgi, un patiesībā tas arī bija tāds ļoti tieši vietā, kad es saklausīju, jo arī man bija paredzēts palikt vienā citā pilsētā, kur nav tas okeāns. Man jau bija norezervēta vieta, bet es tāpat paklausīju tai savai sirds balsī, un es tomēr braukšu uz citu pilsētu. Es tā kā gribu tomēr šeit, neskatoties to, ka nav ne finansiāli loģiski nekā. Un es aizbraucu, un es sapratu, kāpēc, un viss arī notika tieši tā, kā vajag. Jā, un arī par to nezināmo arī bija interesanta situācija, ka es satiku arī meiteni vienu netīšām no Eiropas, viņa no Ungārijas, un viņai savi procesi, viņa arī jau ilgāku laiku dzīvo Balī, un
Un arī viņa man uzaicināja vienkārši skatīties filmu Matrix pirmo daļu, tādu vecu filmu, kur jūs noteikti zinat to filmu. Arī ļoti interesants, starp citu, iesaku noskatīties ar šī apziņas līmeņa šobrīd. Jūs varētu ieraudzīt kaut ko vairāk, ko jūs ieraudzījāt varbūt pirmajā reizē. Un šo te filmu komentēja arī vīrietis, kurš bija 9 gadus bijis mūks. Un tā bija tāda arī ļoti interesanta pieredze, kuras nonāca vienkārši netīšām. Tāpēc, ka es ļāvos, tāpēc, ka es uzrunāju viņu, tāpēc, ka man bija šī sajūta, ka man vajag ar viņu parunāt. Nu, lūk, jā. Un gala beigās, protams, tas viss noved arī pie tā, ka es uztaisīju arī savu transformējošo spēli Balī. Arī ļoti vienkārši tā, ļoti dabīgi, neko necenšoties. Vienkārši visi cilvēki atradās paši. Nu, liekas, ka tā sala ir ar tādu pozitīvu, spēcīgu enerģiju, ka tā sajūta ir, ka tiešām, ka tur ir viegli realizēt vēlmes, viegli realizēt kaut ko, kas ir tavā sirdī. Jā. Un 4. mācība, redz, ka video īstenībā arī iet, forši. 4. mācība, protams, ka tas bija milzīgs paplašinājums. Tas bija milzīgs paplašinājums manī, visas tās vietas, visas tās sajūtas, tie piedzīvojumi, tā kā es ieraudzīju, teiksim tā, manī piedzima jauna versija, tā Kristīna, kas bija pirms tam, tā vairs nav, tagad ir pilnīgi kaut kas cits, un arī tā sajūta, ka tā kā limitu nav, es stāvēju uz tām klintīm milzīgajām, kur tas okeāns, un tur tālumā redzi, ka tie delfīni vienkārši baros, vienkārši lec. Un tev ir tā sajūta, ka vienkārši, vienkārši, ka limitu nav šajā pasaulē, un ka viss ir iespējams, un ka, vienkārši ļoti daudz lietas apstiprinājās. Tas bija tāds noslēdzošais posms, ka tu saproti, kad Balī tev parāda, ka cik īstenībā mums ir pārpilnība apkārt šajā pasaulē. Vienalga, vai tu esi Balī, vai tu esi Latvijā, vai tu esi Indijā, vienalga, kur tas ir, kad šī sajūta, tāda atklāsme man arī atnāca, kad šī sajūta jau nav patiesībā, viņu nerada valsts, viņu rada tu pati uzradi to pārpilnības sajūtu sevī, un jā, un tāpēc arī ir šī sajūta, ka viss ir iespējams. Jā, nu lūk. Un jā, kaut kā tā. Es ceru, ka viss bija dzirdams labi. Jā, Katrīna, es tā īsumā pastāstīju visu. Ko tu varētu komentēt varbūt par šo, kas tev nāk kādas atziņas? Ļoti, ļoti skaisti. Un Indija un Balī kaut kādā ziņā atšķirās. Vismaz tās daļas Indijā, kurās es biju, protams, tur ir arī citas, bet tavās vietās, kur tu esi bijis, ir ļoti zaļš un tik daudz ūdens. Un tās divas atšķirības laikam, bet ko es saredzēju šajos divās mūsu stāstos. Bet jā, tad arī ļoti, ļoti skaista tā enerģija, tāda viegla un gaiša arī tiešām ļoti, ļoti skaisti. Un kas man vēl atnāca, ka patiesībā manās domās vieta tomēr maina cilvēku. Jo, tad, kad mēs aizbraucam uz kaut kurieni, tad ir tur tieši tā enerģija, kas tevi pamaina un tev iedod tās mācības stundas. Ja? Un kad tā kā mēs arī minējām, ka sapņot tas ir darbības vārds. Kad tev ir jādara, lai tu nokļūtu tur, kur tu vēlies būt. Un jādara šie soļi vai solīši sākumā varbūt. Un tad tu esi tur un tu piedzīvo to. Tā kā, jā, skaisti. Es arī redzu jautājums, vai tas ūdenskrituma rituāls bija tevis pašas izvēlēts vai piedāvāts ārējā pasaulē. Jā, tas rituāls, šie rituāli, principā visi, par kuriem stāstīja, tas bija retrīti ietvaros. Tur bija šī programma. Jā, tas bija konkrēta vieta, tas jau bija ieplānots. Bet es teiktu tā, ka ja jūs gribat, vispār, ja jūs kādreiz gribat braukt, es vispār iesaku nebraukt tā kā tiešām tikai uz konkrētu laiku, piemēram, kur ir nedēļa, man tur ir retrīts, un tad viss beidzās, bet es iesaku arī, teiksim, palikt vienam pašam,
jo ūdenskritumā un tajās visās lietās tas bija superīgi, tas bija viss vadīts, un arī starp citu par retrītiem vienkārši es ātri piebildīšu. Ir ļoti forši, ka kaut kādās tādās garīgās, tādās spēka vietās, tādās vietās ir tomēr kaut kāds vadītājs, kas vada to procesu, kad tu nevis... kā saka, ir lielāks spēks, kad jūs visi izējat cauri kaut kam. Arī vienai pašai iziet cauri, tas arī ir, protams, jaudīgi, bet tad, kad tevi kāds vada, tev vienkārši vieglāk ir varbūt piedzīvot kaut kādas lietas. Tevi vada, kā saka, ir tā drošā telpa. Un pēc tādām pieredzēm arī iesaku palikt vienam pašam tajā pašā vidē, integrēt to visu, tā kā palikt vienam pašam, saprast, kā tu jūties vispār viens pats tādā citā kontinentā, kas notiek ar tevi esot vienam pašam, tas arī tāds. Tāpēc es teiktu, ka mans ceļojums, tā kā, tas bija daļās, un katra daļa iedeva kaut ko savu, un tu tā kā saprati caur to daudz ko, jā. Tāpēc nav tā, ka es saku, ka jābrauc tikai uz retrītu uz kādu valsti vai jābrauc tikai tā, ka vienkārši paskatīties, kas mainās jūsos. Jā. Nu, lūk. Es vēl gribu vienu lietu arī pieminēt, kas bija arī vēl viena mana mācību stunda, kad ir arī laiks pēc, kad tas brīdis, kad tu atlido atpakaļ. Tā bija mana milzīga kļūda, un es nonācu pie ģipša, jo es neapstājos. Jo šo visu vajadzēja vienkārši sazemēt, būt, saprast, sajust, atnākt patiešām atpakaļ šeit, Latvijā. Un nevis saplānot savu grafiku. Un, ja tiešām tu dodies kādā tādā dziļākā piedzīvojumā, sevis piedzīvojumā, jo es tā to varētu nosaukt, tad atrod arī laiku pēc, kad ieplāno savā kalendārā kaut kādu brīdi, neskrien darbos. Jā, jo man šķiet, tāpat ir, es pat teiktu, ka tāpat ir svarīgākā daļa, jo tāpēc ir tas jautājums, pirms man pašai arī, ko tad es darīšu tālāk, ko es savādāk darīšu savā dzīvē, vai tas ir bijis vienkārši tā kā ceļojums, tā kā interesanti, jā, bija interesanti, bija forši, bet ko tālāk, tā kā, kā es savā dzīvē ienesiešu šo visu, tāpēc ir tā integrācija vajadzīga, ka tu saproti, ko tu darīsi ar to visu, kur tu to visu, piemēram, man bija tā sajūta, ka es ar to no tā Balī atbraucu ar tādu milzīgu enerģiju, tādu tiešām tā kā, no tiem ūdenskritumiem, no tās dabas, no tā ēdiena, jā, tā ēdiens arī, ļoti garšīgs un veselīgs, un tu atbrauc ar to visu, un tagad tā, un ko man tagad ar to visu darīt, tā kā ir jābūt tādai, tā kā fokusam, uz kurien tu virzi to enerģiju, jo tu vari vienkārši atbraukt, palaist, labi, bija forši, ko tālāk. Tas ir tādi ļoti svarīgi, jā, tas, ko tu pieminēji. Ieplāno to laiku, vismaz dažas dienas kaut vai ļaut sev, ja nav tas laiks, tik daudz ļaut tā kā saprast, kā es jūtos ar šo, kas vispār notika. Kas vispār notika. Un tad ir jautājums, vai patiesībā tev pat atlaidīs tā pieredze tik viegli, jā, ka tu pateiksi, viss ir beidzies, nē. Jā, tagad tu vari sēdēt mājās un pārdomāt ļoti kārtīgi. Jā. Jebkurā gadījumā tas kaut kādā veidā notiek. Jā, un arī īstenībā vēl viena mācība, ko es gribēju pieminēt, ir tas, kad mācīties atlaist arī to labo. Jo mēs parasti, sliktais viss, sliktais, laižam projām visu slikto, bet ar tevi notiek kaut kas labs. Un tu turies tagad pie tā, es biju tur bija tik forši, un tagad es vairs tur neesmu, ko man tagad darīt ar to, ka tagad palaist vaļā arī to labo visu, jo tikai tad tu vari dot vietu tam jaunajam, tikai tad tu vari ļaut, kad kaut kas jauns atnāk pie tevis, nevis, ka tu turies spēcīgi pie tās foršās pieredzes, kas tev ir bijusi, jo, ja mēs skatāmies to, tā kā, ka mums viss ir iespējams, pārpilnība ir dzīvē, vai ne? Tad, protams, pie tevis atnāks vēl kaut kas superīgs, tikai jāļauj viņam atnākt, jādod viņam vieta. Jā. Tāpēc, laikam, mēs arī uzstājām šo stāstu rītu, kad tomēr izrunāt to un atstāt arī to, iezemētu arī izrunāt un izstāstīt. Jā, tieši tā. Un es domāju, mēs varam arī par dāvaniņām šobrīd parunāt, vai ne? Jā, lai nekavētu, mēs jau laiks iet. Tātad visas tās dāmas, tātad kur jūs esat Adrija, Agate, Sarmīta, Līna un Maija.
kā mēs varētu īstenībā darīt tā, ka mēs uztaisam tādu izlozīti pēc šī zūma, lai nekavētu to laiku. Es vienkārši varētu uzrakstīt uz lapiņām, piemēram, vārdus, un tad mēs jums nosūtam uzvarētāju. Vai varam arī tagad Tev ir varbūt, lapiņa šobrīd? Nu, man kamēr es ar kreiso roku uzrakstīšu. Labi, man ir, es fiksu uzrakstīšu tuliņās. Jā. Lai viss ir godīgi, lai kā saka, nav te... Jā. Tā. Tu varētu nosaukt man to cilvēku vārdus, tikmēr es varētu vienkārši... Jā. Maija. Jā, Maija. Agate. Agate. Adrija. Un Līna. Jā. Ja kāds mums vēl bija? Sarmīta pazuda. Sarmīta pazuda, bet domāju, varbūt mēs viņu varam skaitīt, jo viņi tomēr palika. Jā, viņi bija arī. Mums bija vēl kāds mums bija. Simone, ja mums bija vēl arī. Jā, bet Simone diezgan ātri aizgāja. Es domāju, ka mēs varētu skaitīt tos cilvēkus, kas palika līdz beigām. Nu tā. Nu labi. 1, 2, 3, 4, 5, vai ne? Jā. Ok, super. Labi. Jā, mums ir tādas foršas dāvanas. Kā mēs darām? Varbūt lozējam tavu pirmo. Nu, no manas puses ir hercu terapija. 1,5 stundas terapija ar skanošajām bļodām, kuras liek uz ķermeņa. Šī iespēja šobrīd būtu Siguldā, bet, ja jūs neesat gatavs uz Siguldas, domāju, ka mēs varam kaut ko sadomāt arī citur kaut kur. Bet jāsaka gan, ka janvāra beigas, vidus vai februārs, tā kā sarunāsim, visu sarunāsim. Okay. Lai top, vai kādam, kurš vēlas top. Tā, nu ko, es izvilku lapiņu. Tā, un tā ir Adrija. Wow! Adrija, laimēja iespēju. Nu, redz, cik forši. Tā kā noteikti, Adrija, sazināties savā starpā. Nu, lūk, paldies tev. Jā, un man palika vēl 4 lapiņas. Un pie manis varēs atkal, man ir šī te biofield tuning sesija, kuras ar skanošajām dakšām tā kā balansē cilvēku enerģētisko lauku. Arī ļoti jaudīga lieta. Pēc tam ir foršas, interesants sajūtas. Tā, un tu tās izvilkšu. Tā, Maija. Nu, redz kā. Maija, ja varētu atrast mani Instagramā, varbūt uzrakstīt, jo es nezinu, man laikam nav kontakts. Tā kā Maija caur Katrīnu varbūt kaut kā var sazināties, vai ne? Jā. Es nosūtīšu. Nu, redz kā. Nu, forši. Labi, un varbūt jums ir vēl kaut kādi pēdējie vārdi, ko jūs paņemat no šī te visa, no mūsu tām atziņām, kas jums tā kā nosēdās vai kas jums aizķērās, teiksim tā? Es varētu pastāstīt. Čau, dzirdat mani? Jā. Sveikas. Man ļoti patika, paldies par jūsu stāstījumiem. Man ļoti patika, ka tas bija, es biju tur, nevis es biju tur un es redzēju to un es darīju to, bet es no tā paņēmu šo, paldies par tādu struktūru foršu, jo katrs mēs noteikti paņemtu kaut ko citu. Un tas pēdējais, kas man palika no Kristīna tavs teikums par to, ka arī no tām labajām pieredzēm vajag viņas, tā kā cilvēcīgi palaist. Piedzīvot, integrēt sevi un palaist. Tā ar visu. Tā kā. Un sveiciens reflektoram no reflektora. Redz, cik. Kā izrādās. Jā, super. Jā. Paldies jums, Lās. Paldies. Varbūt vēl kā? Es gribēju pateikt arī paldies, kad ļoti forši, kad jūs dalaties ar šo, un, zinu, daudz aizbrauc kaut kur, un tā kā tas kaut kur tā arī paliek, tā kā līdz galam
nenodots varbūt tālāk. Un es teiktu, ka daudz ko var paņemt no jums abām, to, ko jūs stāstījāt. Un, jā, un tā kā kaut ko tas arī atgādināja vēlreiz, kas bija varbūt aizmirsts. Nu, tā kā, jā, vērtīgi. Paldies jums! Paldies tev! Yes. Nu, labi. Man liekas, ja vēl kādu vēlās, droši padalās. Bet es arī vēlējos pateikt tādu pēdējo sapņu, bet tiešām piepildās tieši tā. Tieši tā, jā. Bet es gribēju vēl pateikt, jā, ka man pašai liekas ļoti interesanti, kā tas viss tā notika mums vienlaicīgi savā ziņā, ka mēs aizbraucām uz tādām valstīm, kas ir tādas ne tās vienkāršākās, es teiktu. Nu, katra, protams, ar savu to garšu, bet ka mēs varējām arī padalīties, jo es jau arī nezināju, kas notika ar tevi Indijā, un tu nezināji, kas notika ar mani. Un tikai šī ir tā pirmā saruna, caur kuru mēs tā kā dalāmies, un ir tik forši arī padalīties ar kādu vēl ne tikai savā starpā. Es domāju, ka cilvēkiem arī tas varbūt iedos kaut kādu iedvesmas devu, vai ne? Jā, es arī tiešām piekrītu, ka man liekas, ka arī ar sapņiem un ar to, kā mēs viņus piepildam, ir jādalās. Un vai tā ir Indija, vai tas ir Balija, vai tas ir kāds tiešām cits sapnis vai cita vieta, bet man liekas, ka tas viss atnāk. Tas viss atnāk, ja mēs darām. Un ja mēs ļaujamies dzīvē, nu tas tā no manas puses liekas, ka tās bija tās vērtības. Tā kā, jā, liels paldies jums, un sapņi tiešām piepildās. Jā. Un sekojiet mums līdzi. Varbūt mēs vēl ar kaut ko dalīsimies. Tā kā jā. Paldies, Lēls, jums par šo laiku veltītu, un noteikti tās, kas laimēja, tās lūdzu sazināties, un mēs noteikti sarunāsim visu. Tā kā jā. Jā, paldies jums. Tad jau lai jums forša sestdiena, un tiekamies gan jau varbūt kaut kad vēl.